ir tik daudz cilvēku, un pārsvarā viņi ir diezgan laimīgi un mierīgi. Navaļņīs arī pateica, ka viņš negrib, lai cilvēki te paliek vai rīko kaut kādu vardarbīgu protestu. Tātad viņš arī paziņoja, ka viņa štābs turpinās strādāt. В России родилась большая оппозиция. Krievijā ir dzimusi īsta, liela politiskā kustība, kura pārstāv vairākuma intereses. Pārsvarā šajā pasākumā uzstājās Navaļņie štaba darbinieki. Tie ir aģitātori, novērotāji, marketinga darbinieki. Visi viņi stāstīja, kāpēc iesaisties kampaņā, kā tas bija negulēt naktīm un kā viņi visi uztver šīs vēlēšanas un šo vēlēšanu rezultātu kā uzvaru. Un visi atkārtoja, ka, protams, gaida balsu pārskaitīšanu un ir pārliecināti, ka pēc kāda laika Navaļņīs kļūs par Krievijas prezidentu. To arī ļoti atbalstīja šajā pūlī. Mums katram ik rītu sev jāatgādina, es nevaru atļauties vēl 4 gadus dzīvot ar šo varu. Katru dienu es strādāju un maksāju nodokļus, un es gribu, lai valdošā elite būtu kontrolējama. Mēs pirms šī pasākuma aprunājāmies arī ar daudziem cilvēkiem, kas uz šeit ir atnākuši. Daudzi no viņiem paši bija par novērotājiem vēlēšanās un uzskatīja, ka viņi pieredzēja balsu viltošanu un falsifikācijas. Daži no viņiem vienkārši necits, ka vēlēšanas var būt godīgas. Aprunājāmies arī ar Krievijas pazīstamo žurnālistu Artemiju Troicki. Viņš pastāstīja mums arī par savu viedokli. Labvakar. Я пришел сюда, потому что живу я тут недалеко, погода хорошая, услышал музыку, решил, что дискотека, наверное. Я считаю, что выборы были nebija tik dramatiski safabricēti kā iepriekš, bet ir tikai 2 varianti - godīgas un negodīgas vēlēšanas, un tādas gandrīz godīgas vēlēšanas, tas neskaitās. Sveiki! Dragiļeva, Latvijas Radio 4, Matvejs Trošinkins, speciāli Latvijas televīzija no Bolotnē laukuma Maskavā. Es tiešām nepārklausījos, tas cilvēks